Tagad ļoti svarīga rubrika, jo šī rubrika mums nebūs katru nedēļu. Šī rubrika būs, teiksim tā, maksimālais izstāsts, kad reizi mēnesī apmēram. Jā, tāds ir plāns. Tāds ir noruņa. Jā, es zinu. Prezidenta runa. Prezidenta. Zēļu prezidents. Nu, laikam vēl nē. Es atnācis, esmu melnā. Ko tu stāstīsi? Par ko tu stāstīsi Zēļos? Jā, nu pastāstīšu, kas jauns, kas izdarīts atkal šajā mēnesī. Iepriekšo reizi bija ciemos 13. novembrī, ja? Nu, tātad mēnesis ar kapējkām riņķī. Tev nākam pirmdienas, tur būs jābūt ciemos uz Ziemassvētku. Jā. Labi. Tur mēs jau pa kaut ko citu runāsim. Tur mēs nekoncentrēsimies Zēļos. Gribēju pastāstīt gan ūdenszeļu skatītājiem, gan visiem Zēļu, Rīgas Zēļu faniem, kas tad atkal vēl ir izdarīts. Pāris cipariņos update iedošu, pāris cipariņos vispār pastāstīšu par cipariņiem. Nu, ko nu sāksim ar to varbūt paši interesantāko tieši ar biedriem, ar biļetēm. Ja? Tātad, 127 šodien. Jā, starp citu šodien klāt 127. Biedrs. Jūru un Braško brālis Andris arī kļūst par klubu biedru, tā kā atbalstu viņš savu brāļu gaitās. Tā kā prieks redzēt un Braško ģimeni biedru pulkā. Tātad tas nozīmē, ka nu jau bišķiņ pāri 25,000 eiro ir no biedru maksām, ja, jeb kluba abonementiem. Kopumā ir pārdotas 3386 biļetes uz šo dienu konkrēti precīzi. Un kopā iekasēts par biļetēm ir 33,000 eiro. Nu, tur mazliet pāri, bet to mēs nerunājam. Tad kopējie biļešu ieņēmumi klubam gan no biļetēm uz vienas dienas spēlēm, gan no sezonas abonementiem, kas ir kluba biedru statusā ietvaroši, ir gandrīz jau 60,000, pāri 58. Tā mana cerība ir un diezgan liela pārliecība, ka gadumiņā jau būs pāri 60, jo būs noslēgusies biļešu tirzniecība uz Jēkabpils spēli pret Kalevas, protams. Tieši tā, un Daugavas sportnamā esam iztirgojuši aptuveni pusi biļetes. Gribās ticēt, ka būs pilns pārdotas Daugavas sportnams. Ir daži kolorīti biļešu pircēji pirmā dienā nopirkt. Jā, ir daži. Kas ir, vai var teikt, vai nevar teikt? Ja Edgars grib teikt. Nē, ko mēs tur pievērsīsim uzmanību. Te jums jāsauc data aizsardzība mazliet. Jā, data aizsardzība nav visiem jāzina. Man pat no Igaunijas lūdzu, lai es pirmajā dienā, kā iznāk, paziņoju, jo būšot tajā laikā Rīgā, un vajadzētu būt, ka Igauni pāris ar nopirkumu. No Kuldīgas vajadzēja būt pāris pirkumiem. Varbūt, nē, VfB arī Jēkabpils spēle labi tirgojās, bet VfB pirmajā dienā bija likās, ka būs. Bet, kā jau parasti ar biļetēm, kad viņas izziņota pirmajā brīdī ir vislielākā interese vai liela interese, un tad mazliet kritums pa vidu, un tad tuvojoties pasākumam būs vislielākā interese, tā kā mēs pamatot ceram, ka varēs pirmo reizi šajā sezonā vai pirmo reizi klubu vēsturē Zēļi izziņot sold out, parādīt šo pum. Tāpēc mēs tiešām nopirks, jo beigās varat netikt iekšā Daugavā. Ja godīgi, tad palikušas ir apmēram 200 biļetes, ko var nopirkt, palikušas vēl 9 dienas. Tā kā skatāties, domājiet, ja Daugavas sportnamā cena ceļās ar katru dienu. Jau ir lielāka nekā pirmajā dienā, bet gribās ticēt, ka pieprasījums ir pietiekoši liels. Plus jāatgādina, ka mums vēl 126 biedri potenciāli reālēž iekšā. Plus vēl ir ģimenes. 127 jau. 127, jā. Ir ģimenes. Katram sportistam ir uz trenerim iedots pa 2 biļetēm. Tā kā tur ar kādu 40-50 cilvēku ar sanākt. Plus vēl ir arī vienkārši dažas uzaicinātās svarīgās personas. Arī Aļona var atbraukt uz spēli, un Aļonai neprasīsim pirkt biļeti, jā, tomēr. Edgars ir pieteicies. Mēdēnis Sans ar Jānu Šmēdiņu gribot nākt. Nopietni? Jā. Ok. Tās ir svarīgi. Satik veikalā Ansi, un viņš teica tā, Zēļi super. Kad es varu nākt, es teicu, kad Daugavas sportnams 27. datumu. Es Jānkam piezvanīšu, un mēs nāksim. Kurš ir, protams, ļoti daudz izdarījis Latvijas sportā. Neliksim Jānim Šmēdiņam pirkt biļetes, Jānis tomēr tiešām daudz izdarījis. Labi, īstenībā, jā, ko viņš tur neko, kad viņš pēdējais kaut ko vinnējis. Andrē Vaļonē arī mošu prasa. Jā, neko nav vinnējis. Nākamajā raidījumā izpētīsim sportu. Īsāk sakot, mačs Daugavā, par ko parunāsim daudz vēlāk, būs pietiekoši pilns, bet tiešām neatlieciet uz pēdējo brīdi, jo pirmkārt biļešu cenas ceļās ar katru dienu, otrkārt tiešām var gadīties, kad būs jāpaliek aiz durvīm. Mēs, protams, gribētu, lai visi tiek iekšā, bet mēs šodien tieši paskaitīju vietas Daugavas sportnamā, sēdvietas ir. Tā kā tu fiziski gāji skatīji? Nē, es sanumurēts. Viņas ir 460 sēdvietas, plus stāvvietas, kaut kā tur 500, plus tur abos galos tur vienā pusē mēs bērniņus liksim, otrā būs VIP daļa. Es nezinu, ja tur ir 500 cilvēki, man liekas, jau tur ir pilns, un ja tur ir 600, tad viens otram Jurijs gājas. Juri, tu jau Jurijs, tu jau esi tur. Klausies, tu taču ir bagāts cilvēks, tev klubs savs. Nē, paga, es atvainojos. Vecēv klubs. Labi, viņš ir mūsu brālēni. Viņš ir mūsu idejiskais tēvs. Ja godīgi tiešām, Jurij, mēs no tevis smēlāmies ideju, gan jau mēs tev kādu stāvvietu atradīsim. Stāvvietu atradīsim, Jurij. Jā, bet Karēļins gan nē.
Karēļins. Mums ir kaut kāda vizuāla standarta minimāla. Bet viņš mums ir vadījis raidījumu ūdenszeļu speciāli. Viņš ir daļa no ūdenszeļa. Ņem līdz to savu. Labi, bet viņš tad Maskā viņam. Bija Slavena Čehu. Tas gan. Ja tā tad jā. Bija slavena Čehu multfilmu savulaik Tarapuņka un Štepsels. Tarapuņka ņem līdz to savu Štepseli. Ielaidīsim abus divus. Šis ir prezidents Tūrs. Jā, prezidents Tūrīs. Tātad, jā, pie kā mēs vēl likām? 58,000 ir esam ietirgojuši no biļetēm. Es domāju, daudz vai maz spriežot pāris. Es domāju, ka nezinu, vai kuram klubam Latvijā ir tik daudz ieņēmumu no biļetēm. Domāju, ka gadu mijā būs pār 60. Nu, jātēmē uz sezonas beigām, lai tojās pie tiem 100,000, kas būtu tiešām fantastisks skaitlis no biļešu ieņēmumu, ja abonementu ieņēmumu. Nu, tam nāks tālāk, tad, ja mēs labi spēlēsim, būs play-offi, ilgāki, vairāk mājas spēles, tā kā arī spēlētājiem jānāk palīgā klubam. Pāriesim pie sponsoriem. Speciāli izskaitīju savā Excel tabuliņā, cik mums kopā šobrīd ir sponsori, un saskaitīju 25. Wow. Tā kā ir mazliet jāpacīnās. Nav mums tāds viens liels ir, protams, mums ģenerāls sponsors kluba BetSafe, jā, bet tas nav tāds viens liels naudas devējs, uz kuru mēs varam cerēt, uz kuru mēs varam uzsēsties, vai tā būtu nenoniecot arī visus klubus. Es ticu, ka ārpus Rīgas ir grūtāk, un tur ļoti svarīgs ir pašvaldības atbalsts, kur bieži vien ir 50, 60 un pat 80% atbalsts klubiem, bet tas ir absolūti normāli. Jā, varbūt 80 nav Latvijā, bet 50, 60 gan jau ir šeit. Tu varbūt arī ja zini, ko vairāk kas notiek. Pašvaldības budžets izpētīt. Jā. Bet neskaitot, protams, VF komandu. Bet tā doma, ka mums ir jāiet virsū daudziem, jāstāst par savu ideju daudziem. Paskaitīt, ka mums kopumā šobrīd ir jau parakstīti vai jau ieskaitīti naudiņi no 19 naudas devējiem. Robežās no 3,000 mazākais līdz pat 100,000 eiro lielākiem sponsoriem. Un ir 6 tehniskie sponsori, kas naudiņu fiziski mums nedod, bet ļoti liels atbalsts klubam. Kā piemēram viens? Kā piemēram 885 garšīgākais ūdens. Jā. Atgriezīsimies vēlreiz varbūt pie šīs grafikas kā Turība, kurš mums ir ļoti liels partners, kurā mums kluba mājas vai ne, kluba bāze. Tad tas Turības deals, ja tur viss saliek. Varētu arī nenotikt. Varētu aizrījies par to domu. Es nesaku, ka 100% nenotikt, bet varētu arī nebūt. Jā, ļoti iespējams. Tā kā Turībai, Aigaram Rostovskim, Imantam Vergam milzu pateicību. Sportland, smukākie džemperīši, viss. Jānis Vecrīgs arī ļoti liela daļa no Turības, no sadarbības un palīdz ar grafikiem. Pateicoties Jānim Vecrīgam, Juris un Braško tiek tajos laikos zālē, kad viņš grib. Tā kā tas arī ļoti svarīgi. Mēs nevaram trenēties 2 naktī ir viena lieta vai 10 no rīta. Tā kā Sportland mūs apģērbi, Trūfit, super enerģijas batoniņi. Un arī apbalvo labākos farus. Uztur bagātinātāji, plus medicīnas preces kā teipi, no X-Drive ar Tesliņām braucam, jā. Tā kā viss paldies EG Gailumai no X-Drive, un Sorainen palīdz ar juridisku atbalstu brīžiem, kad vajag kādu līgumu viņu uzcept un tā tālāk. Uz doto brīdī, ja painteresējos pie Sportlanda, esam pārdevuši atribūtika nepilna 8,000 eiro apmērā. Pirms mēneša bija 6, tā kā pamazām ejam uz augšu. Svarīgi šis cipariņš, lai paliek arvien lielāks. Atgādināšu, ka šī nauda tieši nenonāk pie kluba, bet nonāk pie Sportlanda. Jā, lai šis deals viņiem ar mums ir interesantāks, lai viņi tā kopējā mūsu apģērbšana. Iedošu tāds anekdotisks piemērs. Teiksim, šonedēļ Eibla posms Rīgā notika un skatos tribīnēs. Viens čels šādā tikai zilā tipa džemperītī ļoti labi. Nu jā. Kaut kur uz ielām jau sāk redzēt. Lai iedod un Braško brīvdienu, lai Jurijs patrenē, tur visu arī redzēs, jo nebūs neviens līdz jūtēt priekšā. Ko? Paldies ļoti pa tēmu. Tā kā samainīt. Sapratu. Jurijiem bija augumā īsti, tā ir tā doma. Ok, sapratu, viss labi. Bet tas būtu vispār diezgan interesanti, ja mēs iedotu. Es sapratu, Jurijs trenē zēļu. Un varbūt Jurijs var atkal PPK patrenēt. Kausa spēli varējām samainīt. Starp citu, šajā organizācijā tad BCF atbalstītos klubos par treneru strādāt vai Juris vai Jurijs tikai. Vai Jurgs. Tur arī viens no Jēkabpils, viens no Ilūks tur uz to pusi. Jā, Latgalēšiem pirmā roka. Ļoti Zēļiem vai kārtīgi roka himna, lai viss var dziedāt līdz piekrītam, varbūt, nezinu, vai roķīgi vai hip-hopīgu. Šeit es varu iesaistīties savē, kad mēs par himnām un tādām lietām un tur, nezinu, talismaniem runājām, ka tas viss būs, vienkārši mēs saprotam, ka nevajag visu uzreiz, kad tam kaut kāda dabīgi lēnām, kaut kāda sadarbība ar kaut kādiem māksliniekiem veidosies, piemēram, DSN spēlē no Madonas, tāpat kā Zigmārs Raimo, ir arī repers Fiņķis, kurš arī uzstāsies DSN spēlē, tā kā skatīsimies varbūt ar kādu, tur veidosies labāka sadarbība, dabīga, un tad varbūt radīsies arī himna. Vēl viena lieliska lieta, ko Rīgas Zēļi ir paveikuši šajā laikā, tiešām paldies Rudolfam un paldies Francim Lācim, veltīja laiku 3 stundas svētdienā. Labdarības akcija, kurā mēs izsolījām mūsu īpašos 18. novembra krēklus un kopā saziedojām 3,565 eiro.
jā, kurus mēs pārziedosim tālāk. Mums par tādu kreklu, par tādu summu mēs pārdevām kreklus, un mēs šo summu noziedosim tālāk Rozā vilcienu labdarības fondam, jā, kas ir mūsdienīgs atbalsts sievietēm ar krūts vēzi. Tā kā, es domāju, tēma ļoti atbalstoša mūsu klubam. Mūsu kluba krāsas ir rozā. Tieši organizācija mūs savulaik uzrunāja, un mēs esam atraduši kopīgu valodu. Tā kā, tiešām super pasākums bija. Es biju ļoti priecīgs par to, ka tiešām tā aktivitāte bija liela, un cilvēki bija forši gatavi, un visas formas tika nopirktas uz visām formām. Kādai mazāk, kādai vairāk, bet kaut cik pacēlās tā summa uz augšu. Tā, kurš bija dārgākais? Beigās Zigmārs Raimo ar atrāvienu. Bet sieva ar vecākiem bet cīnījām. Kurā gadījumā? Sieva ar vecākiem cīnījās. Var redzēt, ka Viņi esat bijuši kopā Madonā. Var redzēt, ka tā vēdākla nepārāk patīk, laikam. Pārsolīja viņu, viņš neatdos sievai. Beigās sieva dabūja. Jā, 670 eiro. Tā kā Zigis laikam ir populārākais džeks komandā. Lielākās summas vēl bija Bērziņš 400. Bērziņu, kurš vairs Man Šoms teica, ka 400 viņam bija prātā, bet to es varētu tā sasniegt. Kāpēc viņš nepiedalījās? Viņš sasniedz. Viņš tieši tas, kas nopirka? Pa cik Guga? Guga pa 200 aizgāja. 200 aizgāja, jā. Klubā viens piecērtīs. Es zinu, jā. Un vēl, man pat ir uzdevums. Man personīgi likās, ka Francis aizies vairāk. 360. Es mazliet arī iesaistījos Franču krēklu pirkšanā, bet pats prezidents nopirka strēlnieku krēklus, domāju, ļoti cienījams basketbols. Pa 360, tas tāpēc, ka viņš danko 360. Nu jā. Tāpēc tur apstājās. Mēs apprecējies, tad aizsāktos tās cīņas. Katrā ziņā strēlnieka krēklus parakstīts stāvēt Zeļu ofisā. Jā, tātad prezidents arī iemetīs mazliet šajā labdarības summiņā. Tātad, un noslēgumā prezidenta runa, tad nākamie mači, cienījamie Zeļu fani, lai jūs zinātu, kas tad decembrī aktuāls. Kas mums par blockbusterīgas decembra beigām? Ej tu nost! Vispirms Jēkabpils jaunajā sporta halē. Ar LED ekrāniem. Kur tikko izremontēta. Ar LED ekrāniem. 1100 skatītāju vietas ciemosties. Igaunijas čempioni. Kalev Kramo. Bum! Arī šīs līgas kādreizēja čempioni. Pareiz Reinis pirmo vai otro sezonu vinēja. Robs uzspēlēja ģitāru. Robs uzspēlēja ģičiņu, jā. Toreiz VF vinēja finālā. Starp citu, kamēr par šo spēli, tā būs noteikti nākat ar ģimenēm. Tas ir viena diena pirms Ziemassvētkiem. Mūsu spēlē būs Ziemassvētku vecītis, varētu teikt tāds kolorīts vecītis. Kolorīts vecītis būs, tā kā bērniem būs interesanti. Bez grima? Nē. Un plus visiem skatītājiem ieskam nākt Ziemassvētku džemperos. Tieši tā. Un Ziemassvētku mačā, protams, būs arī konkurss, būs viesi. Var uz pirmo spēli nenākt Zeļu merčā, bet nākšu Grinču tehniku. Jā, tas ir nodot Ziemassvētkus. Labi. Tātad, viņš mums noteikts krēkls 23. Tātad Ziemassvētku vecītis, būs Ziemassvētku mūzika. Tā kā nākiet ar visām ģimenēm. Bet kaut ko vēl es gribēju pateikt par 23. Jā, Ziemassvētku laiks, īsāk sakot, sāksim svinēt laicīgi Ziemassvētkus Jēkabpilī. Mierīgi rīdzinieki arī brauciet, paspēsiet atgriezties mājās un vēl nopirkt mandarīnas 24. datumam. Mierīgi. Tālāk, 27. decembris, pirmo reizi Rīgas Zeļu vēsturē kauja pār Rīgu, kā mēs esam nosaukuši. Pret 10-kārtiem Latvijas čempioniem VF Rīga. Neatļāvāmies vēl šo saukt par Rīgas derbiju, lai būtu derbijas kaut kas mazliet jāizdara, mazliet ilgāk jāpastāv klubam, kā 5 mēneši. Kādreiz viņi arī jāuzvar, jā. Laikam derbijas ir tad, kad abas puses vinēja. Neviena puse nav vinēja. Vēsturiskajā Daugavas sportam atgriežamies ar šo spēli, kā jau minējām. Puse biļešu jau apmēram ir pārdotas, nākiet un cīnaties par atlikušo, un tiešām pērkiet biļetes laicīgi, jo pēdējā dienā jau 27 eiro maksās. Tāda mums šī politika arī decembrī, kāds datums tik maksā biļeti. Var gadīties, ka, ja būs izpārdots, Daugavas sportnams ir limitēts. Kā 90. stāvēs pie durvīm un sēdīsies tik iekšā. Jā. Līdīs ar logiem. Tas mums apsardz būs visur. Tā kā tā. Vienu logu varbūt, lai var ielīst. Kāpēc vēl jānāk? Fiņķis, kā jau Rudolfs minēja, uzstāsies puslaikā. Maija Rozīt DJos. Ej, tu nost Maiņa arī, jā. Dedzinās ar Zeļu krekliņā. Spiņķis kaut kāds slavens, jā. Viņš arī ir zināms, kā DJ Vestieni, ja tev ir ļoti sapīgums. DJ Vestieni? Jā. DJ Vestieni? To es uzreiz pazīstu. DJ Varakļāns. Bet Fiņķis ir savā, tikko bija Rīgā 2 lieli koncerti, 6 vietīgā vietā. Pirmais soldauts, otrais gandrīz soldauts, un tā kā, ja cilvēks par 3. Zelta mikrofons. Man liekas, par videoklipu. Bet Gremijs gan jau ir. Šogad tu zini, taču noteikti viņi dziesma ar Patrišu kopā ar Raķešu zināšanu. Labi. Un 29. aizbraucam uz Ogri, tepat pie Rīgas. Jā, ko darīs Rinalds Irsniņš un ko Ogres arēnā, to mēs, protams, nezinām. Tā ir viņa mājas spēle, bet katrā ziņā pierīgā klubu. Mēs baudīsim ar dzērienu, kā sacīja. Jā, tiešām.
prezidents varēs ierasties ar ģenerālu menedžeru. Bet mēs padomājam par mārketingu, jo mēs izveidojām pirmo zeļu ziemeļamerikāņu derbiju. No Johnsona. Jā, mēs jau padomājam. Tas, ka viens spēlētājs būs ļoti motivēts mačā pret mums, tas ir skaidrs. Tas būs Nigels Johnsons, kuru mēs tā kā negribējām pagarināt, un viņš Ogrevam spēlē ļoti labi. Tā kā es domāju, šo maču viņš ir ievilcis savā personīgajā kalendārā. Tā kā vēl viens iemesls skatīties Ogres un zeļu spēli. Tāda ir prezidenta runa. Par padarīto decembri, no 13. novembra līdz 18. decembrim, nākat atbalstat zeļus un turpināt par spēlēt kopā ar Būlu, kļūst par ceļu rulli.